Labvakar! Šajā pavasarī modes leģendas Asnātas Smelteres modes nams svin 20 gadu pastāvēšanas jubileju. Par godu šim notikumam tika sarīkot retrospektīva fotoizstāde un modes skate. 20 gadu jubilejas pasākumā tika rādīta jaunāko tērpu skate un videofilma modes likloči 20 gadu garumā. Senākušo viesu vidū pamanījām Latvijā daudz zināmas prominentas personas. Ministru kundzes, mākslinieces, deputāts, TV personības un citus populārus ļaudis. Daudzi no viņiem Asnāti pazīst jau vairākus gadu desmitus un ir pastāvīgi salona klienti. Es par to, cienu Asnāti un par to, ka viņa kopja to latviešu lietu un nepadodās. Man ir vismaz kā 3, 4, 5 tērpi Asnātas, tāda vakartērpi gan. Jau tā paliek vien grūtāk nav jau kur iet ar viņiem. Bet, tie ir skaisti. Un es vienkārši varu šo sievieti apbrīnot. Man darbs ir devis iespēju iepirkt ļoti daudz tērpus ārpus Latvijas, Francijā, Strasbūrā, Parīzē. Es pērku ikdienas tērpus Parīzē, bet es pērku svētku tērpus šeit. Asnātas uzņēmību apbrīno daudzi viņas laika biedri. Arī šobrīd Asnāta nav rimusies. Turpina art un ecēt modes lauciņu. Jaunajā tērpu kolekcijā bija samanāmi etnogrāfiski elementi. Piemērojoties pieprasījumam, māksliniece šo tēmu risina. Šodienas modernā kostīmā ieliekot audumus, kurus auž mūsu tautas mākslas studijas, ņemot to pašu saktu sudraba, liekot pie kāzu tērpa. Pēc skates izskanēja arī dažas piebildes. Asnātiņa vienīgā piebilde ir, kad nebija modes vecoļaušu pansionātam. Es te sēžu vienīgais jaunais, ar visu jaunām meitenēm. Humoristiskā gaisotnē Asnāta pati sev un saviem draugiem vēlēja, lai arī turpmāk nezūd prieks, vēlme dzīvot, rosīties un strādāt. Savukārt krāšņas barokālas maskas, tērpu detaļas un retu vēsturisko apavu kolekciju apskatījām Vecrīgas salonā Tējas Roze. Tieši tur Sanktpēterburgas teātra mākslinieki nesen uzbūruši pasaku, atveduši uz Rīgu izstādi no smalkām detaļām. Многие детали иногда кажутся незаслуженно забытыми. Мы привезли ныне в Ригу целых 2 столетия, век 16 и 18. Izstādes bonus var piemērīt Kazanovas masku, apbrīnot meistarīgi sašūtos krinolīnus, kā arī pieliekot smalkās 18. gadsimta kurpītes. Mums īpaši iepatikās savādās galvas rotas un iespēja pašiem uz savas ādas izbaudīt vēsturiskos smalkumus. Подобную маску мушкерадную можно примерить, можно почувствовать себя в совсем ином образе, и эта маска может даже остаться у вас навсегда. Sanktpēterburgas mākslinieki paredzējuši Latvijā sniegt meistarklases Venēcijas masku gatavošanā, kā arī izstādes apmeklētājus ik pa laikam iepriecina ar dejas mākslu. Pavisam drīz pirmizrādi piedzīvos jauna stand-up komēdija Tāda es esmu. Tas būs komiski nopietnas mēģinājums celt latviešu sievietes pašapziņu. Latviešu sieviete ir kaut kas ļoti fenomenāls un skaists un visa tā problēma gūzma, kas viņai uzkraujas, ja viņa, man liekas, no tā, ka viņa tā īsti tā kā nesaprot, ka viņa ir forša un skaista. Latvijas sieviete ir stipra, ar humoru izjūtu. Un neskatoties uz tā, kāds ir viņas gurna apkārtmērs, viņa ir gatava un spējīga stipri mīlēt. Mīlēt gatava arī populāra aktrise Zane Daudziņa, kura spēlēs galveno lomu izrādē un atklās latviešu sievietes miesas stāstu. Preses konferencē Zane ieskicēja lugas epizodes, gan dejoja, gan vingroja, gan kopā ar režisoru Burkānu Sulspieda, un tas viss skaistuma vārdā. Mēs esam nobriedusi arī seksā baudīt pozas, kas garantēs augstāko lidojumu. Es tiešām cenšos kļūt par labāko mājsaimnieci, par lojālāko darbinieci. Pasmaidīt par sievietes mūžīgiem centieniem uzdrīkstējās Aiva Birbele. Viņa ir pirmā latvieta, kur uzrakstījusi stand-up lugu. Šīs žanrs šobrīd pasaulē ir ļoti populārs. Esmu piemērs tam, ka nekad nav par vēlu, kad uznāk 40 gadnieces krīze un tu sev pajautā, kad tad, ja ne tagad, un izdari, tas kādam nodara. Gan lugas autori, gan režisors un aktris ir viensprāts. Sievietēm jābeidz ņemties ap nereāliem tēliem un beidzot jāiemīl sevi tādu, kā Dievs radīs. Rubrikā Dzīves stils šovakar viesosimies pie kādas būtnes, kuras dzīvoklī mīt tieši 13 kaķi – velna ducis. Ziepnieku kalns, daudz dzīvokļu nama kāpņu telpa, visas durvis kā durvis, taču vienas durvis ir īpašas, pa tām izskrien etalons un viņa saimniece Anna. 28-gadīgā dāma ir mājdzīvnieku mīlētāja un tērpu modelētāja. Uz vienādo māju fona Anna izceļas, tāpat kā viņas divistabu dzīvoklītes, kurā dažna dažādās pozās un dažna dažādās vietās mitinās precīzi 13 bezspalvaini kaķi un viens spalvains suns. Vide ir taisīta tā, lai būtu interesanti šeit atrasties, jo es šeit atrodos praktiski 24 stundas diennaktī. Es šeit gan
gan dzīvoju, gan arī strādāju. Telpā ir vieta gan bērnu darba galdam, kas izveidojas transformējot skapi, gan televizoram aiz spoguļu rāmja, gan Annas šūšanas darbnīcai, kurā jau nepilnus 10 gadus top tērpi. Vispār sanāca tīri netīšām, ka es sāku to nodarboties pēc meitas piedzimšanas, paliku mājās un vienkārši aiz neko darīt, gribējās kaut ko nodarboties. Annas darinājums iecienījušas līgavas un dāmas, kuras vēlas izskatīties ļoti sievišķīgi. Pati Anna lēš, ka laikam vislabprātāk dzīvotu 18. gadsimtā. Man, teiksim, tuvas ir vēsturiskās drēbes man personīgi, bet praktiski, mūsdienās viņas nav iespējams valkāt. Tāpēc Annas pūrā ir pulkšķietami nērtu korsešu, ko noslēpumainā dāma gan darina, gan pati reiz reizē apjož ap vidu. Nesāt ikdienā nav vērti. Es, teiksim, uzskatu, ka korsetītei ir jābūt katras sievietes garderobē, jo tas ir veids, kā ļoti ātri noslēgt defektus. Tālūk, pielietojot vēsturiskas detaļas un gudrības, var izveidot unikālu vidi pat standarta dzīvoklī, kurā kaķu aizsargā top visai unikāli tērpi. Tiekamies pēc nedēļas. Atā!